es esmu apdrošinājis savu māju, un apdrošinājis es viņu jau esmu gadiem. Un nekādu apdrošināšanu es neesmu prasījis, neatkarībā no tā, kas tur notikās. Tāpēc, ka pārsvarā viss tas bija tāds sīkums un negribējās iet cauri visai tai birokrātiskai mašīnai. Vēl piedomām, kad bija tas gadījums man ar sievas veselības apdrošināšanu, jā, kur apdrošināšanas kompānija vienkārši pateica, ka tu pats esi vainīgs, pats esi muļķis. Nu, bija tā. Tagad man ir izgāzt ārā apmēram pusi no man perimetra sētas. Un es tagad domāju, ko man tagad darīt. No vienas puses es nevaru to sētu atstāt tādu, kāda man viņa ir. Tāpēc, kad meža dzīvnieki, mans dzīvnieks vai ne, dai vienkārši visu kaut kādu svešu cilvēku negribas, lai staigātu pa manu sētu. Pašreiz guldīt iekšā pašam naudu un pēc tam censties viņu atsist atpakaļ nodrošināšanas kompānijas, es domāju, visi to saprot, ka tas būs praktiski neiespējams. No otras puses, es saprotu, ka arī apdrošināšanas kompānijai dēļ šitās svētas būs ārkārtīgi daudz darba, vēl piedām tagad ir tur jaunais gads un viss tā tālāk, un viss tas izskatīsies mēnešiem, ja ne vēl ilgāk. Bez sētas arī nevaru. Tagad ir reāli tā situācija, kad es nezinu, kā darīt un ko darīt pareizi.